Robert, droši vien liels tukšums pēc šādas galotnes. Jā, ir tukšums sezona galā, bet gribējām noslēgt uz pozitīvas notas, diemžēl neizdevās. Es domāju, ka superīgi izpildījām spēles plānu. Domāju, to pierādīja redzētais laukumā. Diemžēl nepaveicās un neizrāvām nešķirt. Spēles plāns, bet standarti pievīlis šoreiz. Kas tur notika no tev skatu punkta? Tagad grūti teikt, jāskatās video, kur nenostrādājam līdz galam. Noteikti, kad tas ir akmentiņš mūsu dārzā, tā ir mūsu stiprā puse standarta un ielaist divus no standarta savos vārtos, tas nav mūsu stilā. Labi, tagad sezona beidzās, bet ja būtu nākamās spēles, mēs noteikti izdarītu secinājumus un tādas kļūdas vairs nepieņemt. Kā jūs tur analizēsiet, vai tagad uzreiz atvaļinājums aizmirst visu un tad sākt no jaunas lapas janvārī? Es domāju, ka tagad noteikti neanalizēsim visu sezonu galā, kārtīgi jāatpūšās. Jāatliek futbols bišķiņ malā uz kādu laiciņu un tad jau ar svaigiem spēkiem jānāk atpakaļ un jāturpina strādāt. Tavs gols beidzot Eiropas līgā bija iespējas iepriekš, tagad beidzot izdevās pastāstīt par šo epizodu. Jā, laba epizode, es teiktu. Manas un Panas stilā mēs nereiz esam šitādas kombinācijas izpildījuši. Tieši ļoti līdzīgi goli iesitu Liepājā izbraukumā. Ļoti labi piespēle, super ērti bija un vienkārši bija jārealizē moments, kas beidzot izdevās. Kā bija spēlēt lielā stadionā, bet gandrīz tukšā stadionā? Protams, foršāk ir spēlēt gan izbraukumā, gan mājās pie pilnām tribīnēm. Nav svarīgi, vai spēlē mājās vai izbraukumā. Vienalga gribētu spēlēt pie pilnām tribīnēm. Bet, kā ir, tāda ir situācija un neko nevaram darīt. Fiziski futbols decembra vidū tev, kurš nav pieredzējis šādu principā režīmu, kā bija? Nebija viegli, teikšu godīgi, nebija viegli. Kaut kādā spēles daļā sanāca vairāk paskriet un tajā brīdī likās, ka kājas nosēdušās, bet pēc tam sanāca kaut kāda pauzīt nedaudz spēlē un tie spēki atkal uzradās un tā kā varēja izturēt līdz galam. To paužu tuvāk beigām kļuva krietni vairāk. Arī pretinieki ilgi palika, arī Panam sniedza palīdzību. Vai tas kaut kā arī palīdzēja? Un kā vispār bija tieši šādos apstākļos? Es domāju, tas kompliments mums, ka bija tādas pauzes, jo kad favorīta komanda velk par tevīm laiku, tas droši vien ir pluss mums, ka mēs viņus spiežam to darīt. Jā, šīs pauzes, protams, fiziski nebija tik sarežģītas beigas, bet gribējās iesist. Bet var nosaukt šo komandu par līdzvērtīgāko, pret ko esam spēlējuši Eiropas līgā? Grūti teikt, viņas viss ir diezgan līdzīgi līmeņi. Kādreiz viņi aizved varbūt labāku spēli, kādreiz sliktāk, vai arī mēs aizvedam labāku spēli, bišķiņ sliktāk. Es domāju, ka tās komandas stipri neatšķirās. Es domāju, ka mēs vienkārši šodien mums bija ļoti labs spēles plāns, kur mēs ļoti labi izpildījām. Paldies!